Tur uzcēla pirts, lai var nomazgāties kā klājas. Kas to zina, kam ienāca prātē? Uzradās viens jocīgs mods. Katrā kolhozā, kur bija vīši, tur uzcēla pirts. Un, ja tā pirts bija celts priekš pašiem, tad jau dzīves bija smuks un jauks. Bet tur tagad sabrauc visādi šļukti. Un piebrauc autiņu, pirktiņu priekšē, un mēs kastēm ālu, kastēm šņābu. Un tad salasās pa pāriem, nepateiks, kurš sieva, kurš meita. Visiem raibas biks kājies. Visi salasās un uz pirkt projām gan. Man jau viņiem līdz pirktī, kas tev laidīs klāt svešs, es tikai varēju pirktiņu priekšē pasēd un uz pa svešu. Pa to laiku pirtī iekšā piekvērās ar vielu garu. Kas bija bijis pirtī, kur jau termometri grādīši rāda 100. Tas sarkans tā kā vēzis, tur bez kādiem kirurgu cimdiem nolokās no kaulēm ārā. Un tad met atdīti iekšā. Un no 100-grādīgiem sviedriem aizsruši bija krūmi. Kas bija uzvedies kā klājas, tas bija vesels tā kā ruķis, bet kas netap mājē. Milīts aizved uz sutku. Tāpēc es tev saku, nav ko laisties tādos priekos. Nepriekš tev tā pirts ir celt. Kas jāizdomā, kas tur vēl bija. Tad jāiet mājā visi. Paldies.